Pirmā diena kruīzā sākas ar 2 stundu gaidīšanu ostā, nevis ar glamūru. Mēs ierodamies Atēnās, godīgi sakot, Pirejas ostā ap 12. Nododam bagāžu, un tad izrādās nekāda online reģistrācija neeksistē. Viss notiek uz vietas. Visi pasažieri tiek sadalīti grupiņās, un tu vienkārši sēdi ostā un gaidi, kamēr izsauks tavu numuru. Mēs gaidījām kādas 2 stundas, bet, kad beidzot esam uz kuģa, viss mainās. Koferi jau stāv pie kājītes durvīm, istabiņa ir gatava. Dodamies uz bufeti, un pirmais iespējas ir ļoti labs. Ēdiens garšīgs, cilvēku nav pārāk daudz, varbūt tieši tāpēc, ka iekāpām vēlāk nekā visi pārējie. Un te arī drošības instrukcija, kas uz Celestial kruīza kuģa ir diezgan stingrā kārtībā. 5 pēcpusdienā izbraucam no ostas, bez lielām svinībām, klusi un mierīgi. Celestial līnijas kuģi domāti tā, ka galvenais prieks ir par katru pieturu, nevis izklaide uz kuģa. Stāvam uz klāju un skatāmies, kā Atēnas paliek aiz muguras. Saule sāk laisties, un priekšā ir 7 salas, no kurām mēs vēl nemaz nezinām, ko sagaidīt.